Ja tev šodien būtu jāizvēlas ģimenes SUV vai pilsētas crossovers, kur tu izvēlētos? Pilnībā elektrisko Škoda Enyaq vai Škoda Kodiaq plug-in hybrid? Kurš no tiem ir ekonomiskāks, kurš ērtāks ikdienā un kurš piemērotāks Latvijas apstākļiem? Par to šajā Tavs Auto TV sižetā. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Un šos auto tuvāk aplūkosim kopā ar ekspertiem, kuru pieredze un kompetence autoparku pārvaldībā un e-tehnoloģiju attīstībā ir vairāk nekā pietiekama. Arturs Svekris ir Ignitis Latvija elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs. Savukārt Arnis Jaudzems, kompānijas Sixt vadītājs Somijā un Baltijas valstīs. Kā jau minēju, šodien salīdzināsim divus ļoti atšķirīgus Škodas flagmaņus. No vienas puses pilnībā elektriskais Škoda Enyaq. Tas piedāvā klusu un komfortablu braukšanu, zemākas eksploatācijas izmaksas un dinamiku, ko nodrošina elektromotora momentā pieejamais griezes moments. No otras puses jaunais Škoda Kodiaq plug-in hybrid, kas apvieno daļu no elektroauto priekšrocībām ar benzīna dzinēju sniegto brīvību garākos braucienos. Tas braukšanas sajūtas ir pilnīgi dažādas, gan gabarītu ziņā, gan mīkstuma, gan jaudas. Kodiaqs visticamāk būtu ļoti piemērots ģimenēm, kuru paradumi ir bieži doties tādos tālākos pārbraucienos vai ceļojumos. Pietiekoši plaša automašīna, lielu bagāžnieku, varbūt sēdvieta ir augstāka nekā Enyaqam. Savā ziņā te ir arī kombinācija starp elektrību un iekšzemes un varbūt dodoties lielākos ceļojumos, varbūt nevienmēr ir vēlme meklēt kādas lietotnes aplikācijas, ladēties. Ja. Savukārt, varbūt izmantojot pa Latviju, tad var izmantot elektrobateriju un lādēties uzlādes tīklos, jo ir arī pateicīgs konektors ICS, kas tas līdz pat 50 kW var uzlādēt šo hibrīdu. Ja vēl pirms dažiem gadiem plug-in hybrid modeļi bieži vien kalpoja kā ražotāja formāls solis ceļā uz zemākām CO2 emisijām un nodokļu priekšrocībām, tad šis ir pavisam cits stāsts. Jaunais Kodiaq IV ar pilnībā uzlādētu akumulātoru elektriskā režīmā spēj nobraukt vairāk nekā 100 km. Akumulātora ietilpība ir 25,7 kWh, un to iespējams uzlādēt arī ātrās uzlādes stacijās ar jaudu līdz 50 kW. CO2 izmešu līmenis ir tikai 35 līdz 40 gramu uz kilometru, kas ļauj kvalificēties EKI atbalstam. Tas savukārt nozīmē, ka privātpersona, iegādājoties šo auto, var saņemt vismaz 4000 eiro valsts atbalstu. Pircējs pluginiem būs, tie bailīgākie vai tiem, kas nav pārliecinātākie, būs plugin tehnoloģiju izmantotāji un tie, kas grib tiešām šos nulles izmešus, jā, tad tiem būs elektroauto. Nodokļi joprojām ir pozitīvi abos veidos, arī EKI atbalsts ir pieejams, tā kā izvēle ir, vai nu tiešām es gribu braukt tikai uz elektrību, arī ilgtermiņā ietaupīt vai braucot būt pārliecinātām par šo te nobraukumu riska faktoriem, ja nu gadījumā kas, tad turpināšu ceļu ar benzīnu. Šobrīd Kodiaq PHEV Green Motors salonā tiek piedāvāts par ļoti pievilcīgu cenu, sākot no 39 670 eiro. Tas tam dod zināmas priekšrocības ciņā ar elektrisko brāli, jo Enyaq ar 77 kWh akumulātoru bāzes komplektācijā maksā no 48 920 eiro. Bet Sportline versijā, kādu redzat šeit, cena sākas no 53 320 eiro. Tomēr jāņem vērā, ka elektroauto eksploatācijas izmaksas ir ievērojami zemākas. Ja gadā nobraucat daudz kilometru, 5 gadu periodā sākotnējā cenas starpība var ievērojami samazināties, bet atsevišķos gadījumos Enyaq var izrādīties pat lētāks īpašumā. Mēs arī redzam to, ka Latvijā kaut vai šis te pats uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis, pat EKI atbalsts ir, tā kā ļoti liela politika par labu spēlē tieši arī plug-in hibrīdiem. Un jāsaka, ka tas ir tiešām ideāls pārejas posms uz elektroauto. Ja cilvēks nav pietiekoši drosmīgs, varbūt tas tāds tā kā starpsolis varētu būt. Un hibrīdi jau arī tomēr izmaksās ir lētāki
un savā ziņā izdevīgāk, bet galvenais, ka cilvēkam jāsaprot, kad, lai nav tā, kad iegādājas hibrīdu, bet pēc tam braukā tikai uz elektrību, ja? Bet tas saprot, ka tomēr vajadzēja elektrisko. Tā kā man te bija viens no viena pazīstama uzņēmuma darba kolēģiem iegādāt hibrīdi, ja? Bet pēc tam cilvēki braukā tikai ar elektrību, ja? Jo arī māca tā šaubas un ar nobraukumiem un uzlādes ātrumiem un jā, tā kā. Bet, varbūt šis ir starposms. Es domāju, tā lielākā priekšrocība, manuprāt, ja konkrētā ģimene varbūt veic ļoti liels pārbraucienus, bieži ceļo, bieži braukā, varbūt iegūms tas lielākais, kad nav jāmeklē uzlādes stacijas, ja? Bet savukārt mīnus atkal var būt tā, kad ja baterija tukša, tad sanāk, kad ar šo transporta līdzekli tiks vadāta tukša baterija, ja, kas ir liekas svars un degvielas patēriņš. Ja. Abiem automobiļiem ražotāja garantija ir 5 gadi vai 100 000 km. ENIAC gadījumā papildus tiek nodrošināta 8 gadu vai 160 000 km garantija augstsprieguma akumulātoram un elektromotoram. Savukārt salīdzinot apkopes izmaksas 4 gadu periodā, Kodiaq plug-in hybrid modelim tie ir 1480 eiro, kamēr elektriskajam ENIAC 626 eiro. Skaidrs, ka abiem diviem ir plusi un mīnusi. Jāņem vērā, ka hibrīdam, protams, ir vairāk ir savienojuma vietas, vairāk ir starpmezglu, kas vairāk nodilst, ir vairāk jāapkop, jāuztur. Protams, apkopja izmaksas arī varētu nedaudz atšķirties salīdzinām ar elektroauto, bet savukārt ir citi plusi. Bet jārēķinās tomēr, ka elektroauto ne viss ir tik spoži. Jā, tātad, ja mums notiek kāds negadījums, tad virsbūves darbu tomēr izmaksas vidējās statistika ir daudz augstāka. Ja, un otra lieta ir tas, ko mēs arī redzam šobrīd, ir tas, ka elektrospeciālisti autoservisos ir limitētā skaitā, rindas ir garas, ja, un ja mēs saskaitām šīs divas pozīcijas kopā, ja, tad es teiktu, ka gala iznākums uz eksploatāciju ir gana līdzīgs, ja, jo, ja man ir jāgaida 2, 3, 4 nedēļas servisā, jā, tad man kāda cita mašīna vietā noteikti ir jāņem, tad šajā brīdī visa ekonomika pazūd. Runājot par jaudu, šajā disciplīnā uzvarētāja gods pienākas ENIAC. Kodiaq plug-in hybrid sistēmas jauda ir 204 zirgspēki, savukārt ENIAC attīsta 286 zirgspēkus. Atšķirība ir jūtama arī pātrinājumā. Kodiaq līdz 100 ieskrienas 8,4 sekundēs, kamēr ENIAC to paveic 6,6. Savukārt maksimālā ātruma disciplīnā pārāks ir Kodiaq. Tas spēj sasniegt 210 km/h, kamēr ENIAC elektroniski ierobežots pie 180. Par priekšrocību to var uzskatīt tikai tad, ja regulāri dodaties uz Vāciju, kur daudzos autobāņu posmos joprojām nav noteikta maksimālā ātruma ierobežojuma. Braucot ar 160 līdz 180 km/h, Kodiaq jutīsies brīvāk, jo tam vēl būs jaudas rezerve. Savukārt ENIAC jau būs sasniedzis savu maksimālo ātrumu. Turklāt šādā režīmā elektroauto enerģijas patēriņš kļūst ļoti liels. Tomēr jāuzdod jautājums, cik bieži Latvijas autovadītājiem tas patiešām ir svarīgi. Kas ir mīnus elektroautomašīnām? Tagad uzdeva ārkārtīgi sarežģītu jautājumu. Varbūt, jā, kad mīnus varbūt, kad ir baterijas līmeņu uzrādīšana dažādos laika apstākļos. Teiksim, saulainā dienā, bezvēja dienā baterija rādīs, ka tu var nobraukt tik daudz, savukārt mīnus 15 grādos vētrā būs jābrauc, tad tas nobraukums būs mazāks, jā, tas jāatzīst. Šobrīd pats es braucu ar elektroauto un joprojām dot priekšroku elektroauto, jo man ikdienas maršruti ir ļoti īsi. Un arī tad, kad es kaut kur pārvietojos tālāk, es nezinu, uz Tallinu vai Viļņu, man pilnīgi pietiek ar elektroauto. Bet, ja mēs skatāmies atkal pēc varbūt komforta vai sēdvietām, tad jā, dažreiz tas izmērs vai vēl kaut kādas lietas varētu būt arī, kad plug-in hibrīdam ir labāks.
Jā, jo arī mazajos gabalos, braucot ar plug-in hibrīdu, ja es tiešām viņu lādētu un tieši tāpat kā elektroauto, tad man lielākā daļa dzīves paiet pie elektrības un degvielas patēriņš būtu ļoti niecīgs. Skaidrs ir viens, mēs esam dažādi, un arī izvēlē starp šiem auto universālas receptes nebūs. Ja ikdienā pārvietojaties galvenokārt pilsētā vai tās apkaimē, vai mājās ir pieejama uzlāde, Enyaq visticamāk būtu loģiskāka izvēle. Savukārt, ja regulāri dodaties tālākos braucienos vai nevēlaties pielāgoties uzlādes infrastruktūrai, universālāks risinājums izskatās Kodiaq plug-in hybrid. Beigās, kurš no šiem auto būtu tavs favorīts? Raksti šī sižeta komentāros. Un tiekamies jau drīz atkal jaunos autostāstos. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.